Mans kalendārs Dienvidvācijā rāda pavasara iestāšanos. Es jūs visus apsveicu. Mani sauc Sandra, man būs 66 gadi, bet sakarā ar pavasara iestāšanos es laižu pensijā šo krūzi. Šī krūze ir pasmaga, lai viņa iet atpūsties. Es laižu pensijā arī ūdens destilētāju, jo es kādreiz nodarbojos ar ūdens destilēšanu, saldēšanu, atkausēšanu, dzeršanu, nedzeršanu. Ko tik es vien nedarīju. Vai, pareizāk sakot, tas viss, ko es darīju, ir man nevajadzīgs. Re, kā mums te skaisti jau verās vaļā ziedi. Nu, sniegpulkstenīši jau ir beigušies, bet vakardārzā parādījās narcisītes, tā kā, nu, ko teikt, latviešiem arī Dienvidvācijā ir mazdārziņi. Ko es jums gribēju vēl parādīt? Kāds ir mans atklājums? Mans atklājums ir šis te koralmaina ūdenīts. Man ir šāds te brīnišķīgs katalogs, jo es kā vecais lietvedis mīlu papīru, mīlu burtus, mīlu kartotēks. Koralmainu ūdenīti es pagatavoju tagad jau gada garumā sev. Katru dienu ūdenīti ņemam. Vienkārši ņemam tīru ūdenīti uzvārītu. Ļoti labi, ja viņš ir uzvārīts. Ņemam vienu sašē. Ņemam vienu sašē. Tam, tadadam. Re, kādu foršu koku mentenīti. Ņemam to koku mentenīti, lai viņš tur tā padzīvojās. Pēc tam mēs viņu varam apmaisīt vēlreiz. Un visas dienas garumā malkojam šo ūdenīti. Protams, ir ļoti labi, ja katru rītu šo ūdeni mēs iedzeram siltu. Nu, negluži vārošu, varbūt mazliet karstāku nekā siltu, ja, bet tad, teiksim, ir jāpieliek klāt traukā, no kur jūs dzerat uzvārīts karsts ūdens. Nu, to es tagad nedemonstrēšu, to kādreiz nākošreiz, bet tad, ja jūs gribat ūdenīt līdzi ņemt, es par cik darbojos ar koraļu ūdeni jau daudz un ilgi, būs jau gads, un man tas ir daudz un ilgi, es ņemu līdzi sev šādu te pudeli, ko es arī iegādājos kompānijā. Man ļoti patīk krāsaina dzīve un varavīksnes krāsas, un sakarā ar to es varu pateikt, ka kopš es lietoju koralmainas ūdeni, mana dzīve ir kļuvusi stipri krāsaināka. Man ir vairāk enerģijas, nu tie, kas zina kaut ko par tām bijušajām diagnozēm, kuras es šodien nenosaukšu. Šodien es gribu jums patiešām likt pie sirds, ka jūs šo te Okinavas dziļūdens koraļu pulverīti izvēlaties, lai uzlabotu savu pH līmeni, lai uzlabotu savu asinsritu, lai uzlabotu savu sirdsdarbību, lai jums vairs nebūtu jāmēra asinsspiediens 7 reizes dienā. Es jau neatceros, kad es mērīju asinsspiedienu. Bet par ūdeni es aizdomājos pirms kādiem 4 gadiem, kad man ļoti sāka sāpēt vēders. Jā. Tas ir cits temats. Man gan nav nekādas operācijas šajā rajonā izdarītas, ko sauc par vēderu. Bet arī tiem, kam viņas ir, es iesaku pievērsties koralmainas ūdens lietošanai. Tas nav neko traki. Tas ir 21 eiro par 3 iepakojumiem. Jā, 21 eiro, 3 iepakojumi. Un jums patiešām būs kālijs, nātrijs, magnijs, kalcijs nodrošināts un vēl 75 kopā mikroelementi, kas bagātinās jūsu šūnu saturu un šūnu dzīvību, atjaunos, stiprinās, skalos ārā toksīnus. Tas ir vienkārši lieliski, ka ir cilvēki, kas ir atraduši šo te iespēju, kas ir izstudējuši
aizbraukuši, noskaidrojuši, sagramojuši, iedevuši mums skaidri, kas tas ir un priekš kam tas ir jālieto. Protams, kad Okinavā dzīvo ilgdzīvotāji, tā ir vienīgā vieta uz pasaules, kur ir visilgāk dzīvojošie cilvēki. Un es pati tur vēl neesmu bijusi, bet ļoti ceru nokļūt, par cik es arī mīlu ceļot apkārt pasaulē. Tikai līdz puspasaulē es tikus, bet pat viss vēl ir priekšā. Un es novēlu arī jums, kā tā neviena glāze nepaņēma. Ah, tu. Nu nekas. Nākošreiz iedzersim kopā. Lai jums izdodās saglabāt savu veselību.